Man lūdzu vienu Happy Meal. Jā, ko jūs gribētu ar cheeseburgeru, hamburgeru vai nuggetus? Nuggets lūdzu. Un kā patestēt? Kolu. Jā, un rotaļlietu? Jebkuru. Ok. Tas būs viss vai vēl kaut ko? Jā, tas arī būs viss. Tā tad ir nākošo lūdzu. Jā, paldies jums. Laime kastītē jeb Happy Meal pasūtīts. Bet kas tad īsti slēpjas zem šīs smaidīgā iepakojuma? Vai tiešām mēs meklējam laimi drive-thru rindā? Mūsdienās mēs dzīvojam pasaulē, kur pāriest vajag ātri, nedomājot kur un kā. Bet vai esi kādreiz aizdomājies, kas patiesībā slēpjas šajos produktos, un kā tie ietekmē tavu veselību, enerģiju un pat garastāvokli? Anonīmi aptaujājām dažāda vecuma iedzīvotājus Latvijā par viņu pieredzi ēdot ātrās ēdināšanas restorānos. Kādēļ izvēlas to darīt, bet ja zina, ka tas var būt kaitīgi? Parasti fast food ir salīdzinoši lēts, ātrs un sātīgs ēdiens, kas brīžos var šķist par vislabāko variantu. Fast food uzskatu bieži vien kā atalgojumu, ka ēdu tad, kad esmu nopelnījusi par labu darbu vai paveikto. Tomēr disciplīna un paškontrola ir svarīga, lai to nedarītu pārāk bieži. Ikdienas steigā reizēm ir nepieciešams, jo tas ir ātri un ātrās ēdināšanas restorāni pilsētā ir ļoti viegli pieejami. Manā pieredzē esmu pamanījusi, ka pietiek ar vienu reizi paēst šādā vietā un tas ļoti ātri kļūst par ikdienas rutīnas sastāvdaļu. Svarīgs faktors noteikti ir arī tas, ka bieži rodas atkarība. Pat ja līdz galam neapzināmies to un noteikti katrs esam piedzīvojuši to, ka mums pēkšņi ir craving pēc kaut kāda konkrēta ēdiena no fast food restorāna. Jo cilvēki neizprot uzturu un izvēlas to, kas labāk garšo, pat ja zina, ka tas nav veselīgi un uzskata, ka tie ir sīkumi, par ko nav jāuztrauc. Viņi neapzinās, ka šie ēdieni ilgtermiņā grauj cilvēku ķermeni, imunitāti un veselību. Tas ir komforta ēdiens, un tā saturošās vielas, tauki un sāls padara to gluži vai kā atkarību. To arī viegli iegūt ārpus mājām vai nopirkt saldētu un nepiepūlēties gatavošanā. Lai uzzinātu viedokli un iegūtu vērtīgas atziņas par ēšanas paradumiem, intervējām uzturu speciālisti Inesi Liepiņu Ašmani. Cilvēki izvēlas fast foodu tāpēc, ka tas ir ļoti ērti. Bieži vien arī šie produkti speciāli ir izveidoti tā, lai tie būtu tādi garšām bagāti, tur ir daudz tauki, sāls, garšvielas. Līdz ar to tie ir arī tādi, mūsu tā kā garšas kārpiņām tādi ļoti intensīvi un vienkārši rada to sajūtu, ka mēs esam apēduši kaut ko garšīgu. Un, protams, jā, tos var dabūt ātri, vienkārši nav nekas daudz jādomā un salīdzinoši tie ir arī lēti produkti. Kā regulāra fast food lietošana ietekmē cilvēku fizisko un garīgo veselību, tad, protams, ka šādi produkti to ietekmē negatīvi. Ilgtermiņā lietojot šādus produktus bieži, tie riski ir tādi, ka palielinās dažādu hronisku slimību risks, tiek uzņemtas pārāk daudz kalorijas tomēr parasti, un tā kā šie produkti ir arī tādi diezgan uzturu vērtības ziņā, tātad tur ir maz šīs uzturvielas, tad ir arī risks dažādiem uzturvielu deficītiem un arī tam, ka tomēr tiek ietekmēts gan zarnu mikrobioms, gan arī negatīvi tiek ietekmēta smadzeņu darbība. Un arī lielos pētījumos tiek novērots, ka lietojot daudz šādus produktus, palielinās arī dažādu psihiatrisko slimību risks, kā piemēram depresijas, trauksmes, un arī pie dažādām slimībām šāds uzturs vienkārši var vēl vairāk pāsināt simptomus. Kas notiek organismā uzreiz pēc fast food ēdienreizes? Ļoti liela iespēja atkal atkarīgs no ēdiena, bet ka tiks apēsts diezgan daudz vienkāršo ogļhidrātu, daudzums tajā gadījumā diezgan strauji pātrinās glikozes līmenis asinīs, kas vēl parasti tiek uzņemts, diezgan daudz arī, protams, tauki, un arī tomēr sāls parasti šādos produktos ir diezgan daudz. Tad attiecīgi arī var būt tā, ka ir kaut kādas gramošanas problēmas, ja
ir daudz sāls, tad tas atkal var paaugstināt asinsspiedienu, var radīt tādu lielāku tūskainību. Nu jā, var teikt tā, ka tās varbūt tūlītējie efekti nav tik traki un tomēr pārējoši un vairāk, tas ir tādā ilgtermiņā jāskatās, kas notiek un kas ir tie nelabvēlīgie rezultāti, vai tās sekas, kas ir ilgtermiņā. Kā pārvarēt atkarību no fast food? Saprast, ka tā ir atkarība, ka tā ir problēma, jo, kā jūs minējāt, tas ir dažas reizes gadā cilvēkam sagribas apēst kādu burgeru vai frī kartupeļus, tad tas arī nav nekas tik traks, bet ja tas tomēr ir diezgan regulāri, tad pirmkārt saprast, ka tā ir lieta, no kā gribas tomēr atbrīvoties, un tad pirmkārt man šķiet, ka ir jāmeklē alternatīvas. Kādas ir alternatīvas fast food ēdieniem? Es domāju, ka daudzi arī tādi gatavi un pusgatavi ēdieni mūsdienās ir pietiekami daudz pieejami. Tie paši saldēti produkti, kurus var tikai uzsildīt. Arī tomēr restorānos, kafejnīcās mums ir pieejamas diezgan veselīgas opcijas, dažādas zupas, salāti, parasti otrie ēdieni. Tā kā ir iespējams atrast arī ātri pieejamus, bet tomēr tādus pietiekami veselīgus variantus. Un kā runāt ar bērniem un pusauģiem? Es domāju, ka runāšana varbūt mazāk palīdzēs, bet vairāk noteikti vajadzētu runāt vienkārši par veselīgu uzturu, par to, kāpēc uzturs ir būtisks un kāpēc ir svarīgi uzņemt visas uzturvielas, kāpēc ir svarīgi uzņemt nepārstrādātus produktus. Bet otrs arī, ka vecāki noteikti rāda arī šo piemēru, un, piemēram, ja vecāki paši nāks mājās ar burgeriem un frī kartupeļiem katru nedēļu, tad stāstīt bērnam, ka tas ir neveselīgi, tas droši vien, ka nebūs ar labu rezultātu. Mēs visi reizēm steidzamies, nogurstam, meklējam kaut ko, kas uz mirkli iepriecina, un tas ir cilvēcīgi. Bet varbūt ik pa laikam, ne jau katru reizi, mēs varam izvēlēties arī kaut ko, kas ne tikai piepilda vēderu, bet pabaro arī mūs pašus. Bet, ja šīs izvēles kļūst par ikdienu, par refleksu, par ēšanas paradumu bez apzinātības, tad tas sāk atstāt nospiedumus uz ķermeņa, uz prāta, uz sajūtas par sevi.